ātrs ieskatiņš LG. LG man pašam mājās, ja kas ir jocīgi, ir veļas mašīna pārgāja no AEG, jo tās vairs netur, bet neatklāt pasauli man bija televizori. Un kā jūs redzat, tieta ir daudz. Un jāatzīst, ka ir baigā tāda informācija, ka ja tev jāpērk ir tā televizors no malas, tu nemaz īsti nezini. Bet ir jāpasaka dažas svarīgas lietas. Un viena no tām, ka LG vai LG bija viens no tiem, kas izdomāja OLED. Jā, 10 gadus bija patents. Un ja 10 gadus bija patents, tad pamatā LG arī ražoja OLED vienīgais ekrāns. 10 gadus pabeidzās, tagad 3 gadus jau ražo arī citi. Un arī šeit ir Ķīnas kompānijas, kuras mēs varbūt mazāk zinām, TLC vai citas, kas ražo arī OLED ekrāns, bet te mēs redzam lielāko jaunumu 9,9 mm televizoram. Tas nav televizors, tas ir stikls. Televizors ir šeit, kur ir maliņa 9,9, tumsta nedaudz traucē. Un tas tad arī ir šodien lielākais jaunums. Wallpaper TV. Viss ir bezvads. Viss bezvads savienojums. Mēs redzam, ka te ir vienīgais vads, tā ir elektrība, un tad no kastītes viss tiek padot signāls gan no pults uz televizoru, bezvadu spēles spēlēt, un jā, mākonī spēlēt. Ja agrāk pultī bija infrasarkanais, tev bija jāatrāp konkrētā vietā. Tagad ķerot visur, tomēr es neesmu to pārbaudījis. Tad arī ir galvenā informācija, bet būtībā tas ir šaurums. Jauni procesori, jaunākais ir A11 un ar ko lepojās LG televizori, ka black is black, vienkārši viņi pat izslēdz to ledu ārā. Arī televizoros nāk iekšā mākslīgais intelekts. Visinteresantākais, kur es gribētu redzēt, kā tas strādā, tiešām gribās noskatīties vecas, labas filmas, bet ir tā, ka gribās labā kvalitāte. Rokijs vairs neizskatās tā kā agrāk, kad tu pirmo reizi skatījies ar VHS video kasetēm. Un tad te vismaz prezentācijā rādīja, ka palielina šo te kvalitāti, palielina šos te pikselīšus, ka tev izskatās kvalitatīvi. Kā tas izskatās dzīvē, tas būtu jāpārbauda. Bet LG attīst arī savus mākoņu pakalpojumus un būtībā par mēnešu maksu, jā, tu maksā un var spēlēt spēles, kuras ir uz no serveru, un tās ir ļoti daudz. Bet ir arī parastie LED ekrāni, kur ir jaunzīmīgi, mini RGB, mikro RGB, dažādas tādas lietas, bet tas labākais, kas būtu jādara, ja tu gribi top kvalitāti, tad tas ir OLED. Un premium televizoriem ir 5 gadu garantija atšķirībā no pārējiem. Bet ja tā padomā, kas ar to televizoru var tāds notikt? Kādam ir sanācis izmantot televizoru apdrošināšanu? Galvenais neiekrītat veikalos uz šīm skaistajām bildēm. Galvenais pārbaudiet, no kurienes jums nāk signāls. Jūs tādu skaistu bildi, kā parasti ir veikalos, nevarat dabūt. Par top līmeni, agrāk bija Blu-rays, kas zin, bet tagad ir laba lieta, ka no Netflix tiešām var dabūt augstu līmeņu bildi ārā. Jo, teiksim, tas, ko es redzu šeit, tas ir rekur pasies kaut uz tiem zīmuļiem, uz to asumu, kas tur ir. Bet te viņi spēlē no atmiņas, ja, tos superkadrus, varenkadrus. Tāds mums ir ātrais ieskats LG televizoru segmentā. Auto ir arī tehnoloģijas ziņas. Mēs šodien sasniedzam 5000 abonentus YouTube'ā. Tā kā, ja tu skaties Facebookā, TikTokā, Threadā, draugos, tad piesako mūs arī YouTube'ā. Mums ir jau 5000 abonentu, apašskaists skaitlis. Un jā, auto šogad 25 gadu. Portāls iauto.lv piedāvā